Sveiki, sveiki! Nu tā, esam arī nonākuši pie varbūtību teorijas un statistikas augstākajā līmenī. Bet es pieļauju, ka daudziem noderētu atsveicinājums par to, kas gal galā ir varbūtības un kādi ir tie saistītie jēdzieni, kur noteikti jāzina. Un jūs droši vien ļoti daudz atceraties šo simboliņu. P, lielais P, no angļu vārda probability, tas nozīmē, ka mēs rēķinam uh, varbūtību. Šis ir varbūtības apzīmējums. Un varbūtība vienmēr tiek rēķināta kādam notikumam. Un to parasti paskaidro iekavās. Varbūtība notikumam A. Varbūtības pēc būtības var būt ar diskrētiem iznākumiem un varbūt ar nepārtrauktiem iznākumiem. Nepārtraukti, piemēram, būtu tad, ja mēs mēģinātu uzminēt, teiksim, kāda būtu rītdienas gaisa temperatūra, piemēram. Un, protams, ka loģiskāk būtu nevis minēt uz kādu kopīgu konkrētu skaitli, bet drīzāk iekļauties kādā intervālā, teiksim, no 10 līdz 12 grādiem. Bet diskrētajos gadījumos tas nozīmē, ka mēs varam uzskaitīt, un mēs tieši ar tiem visvairāk strādāsim. Tātad mēs varam uzskaitīt labvēlīgos gadījumus, un varbūtību mēs principā rēķināsim šādi. Tas būs, tā būs attiecība starp tiem iznākumiem, kas labvēlīgi notikumam A, un visiem iespējamiem iznākumiem. Tad mums notiek kāds eksperiments, mēs pētām kādu eksperimentu, kuram mēs skatāmies, vai izpildās vai neizpildās notikums A. Šim eksperimentam var būt vairāki iznākumi. Nu, klasiskākais piemērs ir biežāk būs ar sešskalņu metamiem kauliņiem. Un, piemēram, es varu pasludināt, ka A notikums A man būtu, teiksim, uzkrīt pārskaitlis. Un mēs visi zinām, ko tas nozīmē. Mēs rēķinām, ka tas būtu no 6 iznākumiem, man ir derīgi 3. Šeit parādās īstenībā jautājums, kā pierakstīt atbildi. Un mums ir 3 versijas. Es tās izcelšu visas 3 zaļo. Tā var būt saīsināta daļa, tas var būt decimāls skaitlis, decimāla daļa 0,5, un tikai tajos gadījumos, kur tas ir iegūstams precīzi. Citā tas ir nopaļojums. Ja mums prasa precīzu atbildi, mēs vienmēr paliksim pie daļas. Un varbūt arī procenti. Lūk, tā. Tad šis ir pats pamats par varbūtību teoriju. Viss, kas mums ir vajadzīgs, cik notikumi ir labvēlīgi mums un cik ir iznākumi vispār kopumā. Protams, var gadīties interesantāk paliek tad, ja mēs skatāmies kaut kādus dažādas noteiktas darbības. Piemēram, mēs iesaistām vairākus notikumus. Mums sāk interesēt, teiksim, B, teiksim, skaitlis dalās ar 3. Jo, un tiem, protams, ir jāatbilst tam pašam eksperimentam. Un, teiksim, mēs varētu skatīties uz B. Ja dalās ar 3, tie ir tikai 2 no 6 iznākumiem, jeb 1/3. Decimāla daļas nerakstīšu, jo, un procents arī ne, jo tie būs tikai nopaļojumi. Un tad man var interesēt daži īpaši gadījumi. Piemēram, man var interesēt tas, ko es saucu par apvienojumu. Tas nozīmē, ka iestājas gan, nevis gan, tas būs nākamais, tas būs šķēlums, iestājas A vai B. Ja? Un mūsu gadījumā tas nozīmē, mūsu šajā piemērā par uzskaitu pārskaidrojumu, uzskaitu dalās ar 3, mēs tā padomājam, kas mums ir derīgi. Mēs iespējams vispirms priekšpat uzrakstam kopu. Kas mums der? Mums der vai 1 der? Nē, 2 der, 3 der, 4 der, 5 neder, 6 der.
Katrs no tiem dalās vai nu ar 2 vai ar 3. Tātad 4 no 6 ir 2 trešdaļas. Būtu kļūda vienkārši ņemt un saskaitīt 3 sestās un 2 sestās, jo ir gadījumi, kas atbilst uzreiz abiem diviem. Tāpēc ir jāuzskaita vienkārši atsevišķie gadījumi. Šķēlums ir otra darbība, ko mums var prasīt. Šeit ir tas, ka iestājas gan A, gan B. Es rakstīšu tomēr to šādi. Un šie ir divi atslēgvārdi. Vai un. Arī komentāros uzdevumos, iespējams, atcerieties, ka tie bija jāuzsver. Un jautājums, kurš rezultāts atbilst gan A, gan B? Tāds pārskats, kas dalās ar 3. Un tas ir tikai 6, tāpēc es varētu teikt, ka man ir tikai viens no 6. Bet ir vēl darbības. Ļoti populārs vēl ir tas, ko sauc par starpību. Jā. Iestājas A, bet ne B. Un tas nozīmē, ka tas ir pārskaitlis, kurš nedalās ar 3 mūsu piemērā. Tātad 2 der, 4 arī der, bet 6 vairs, piemēram, neder. Jo 6 dalās ar 3, bet mums vajag, lai nedalās ar 3. Un tāpēc es teiktu, ka A starpība ar B, piemēram, ir 2 no 6, jeb beigās 1/3. Un pretu reizi mēs varam paskatīties vēl tādu lietu kā pretējā darbības. Paņemšu labāk pie B, lai labāk ilustrētu piemēru. Pretējais notikums. Šis saucās pretējais notikums. Un te vienkārši paskatījums ir tāds, ka B neiestājas. Ja, tātad, ja piemēram mūsu gadījumā B ir 3 un 6, tad B pretējais notikums ir visi pārējie iespējamie rezultāti. Un tāpēc es teiktu, ka šāda varbūtība ir 4/6, jeb atkal 2/3. Lūk tā, un jāpasaka varbūt vēl par diviem jēdzieniem. Mums pat ir vēl vairāk, bet sāksim ar diviem. Un šie divi jēdzieni ir drošs notikums, un es to nosaukšu par C, teiksim. Tas ir tāds, kuram varbūtība, iestāšanās varbūtība ir 1. Jā, 1 vai arī 100%. Tā arī var rakstīt. Un ir, protams, ka iespējams, precīzāk neiespējamais notikums, tāds, kura varbūtība, protams, ir 0, jeb arī 0%. Un šis ir tāds fiksēts atkārtojums par to, kāda ir jēdziena varbūtība teorijā. Šis ir praktiski viss, kas mums šobrīd būtu jāzina. Ir varbūt vēl pāris detaļas, kuras mēs laika gaitā, ceļa gaitā atkārtosim. Teiksim, kas ir savienojami notikumi, kas ir nesavienojami notikumi, kas ir atkarīgi, kas ir neatkarīgi. Atkarīgiem un neatkarīgiem nu, mums noteikti vajadzēs atkārtot arī tādu lietu kā nosacītās varbūtības, un to mēs atkārtosim īpašā video. Bet savienojumiem un nesavienojumiem mēs papildus pasaku. Savienojums ir tāds, kuriem šķēlums nav neiespējams. Nesavienojami notikumi. Tas ir tad, ja es rēķinu to šķēlumu, es mēģinu atrast tādu, kuriem izpildās gan A, gan B, un es secinu, ka tādu nav. Šitie būtu nesavienojami notikumi. Tad pēdējais, ko es pasaku, un lūk, tas mums ir īsais kurs, īsais atkārtojums par to, kas ir varbūtība galvenie jēdzieni. Un nākamajā video mēs jau liksim tos pie lietas.